Daigas ideja par to, ka brāļi un māsas tandēmā varētu atspoguļot mūsu novadpētniecības darbu Stopiņu pagastā. Mēs apliecināsim arī šovakar, kad notiek 2. pasākums. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs dzirdēsim veiksmes stāstus, kas ir arī iedvesmas vērti. Jā. Un galvenais, ka ir tas skaidrs, ka šeit ir ļoti liela saistība arī ar grāmatām un lasīšanu, jo gan Ritvers, gan Malvīna ir paņēmuši līdzi grāmatas, un viņiem būs savi grāmatu stāsti. Līdz ar to tas arī ļaus katram no jums padomāt, kādas tad ir īsti tās grāmatas, par kurām jūs varat savu stāstu izstāstīt. Un tādu, par ko varbūt citi nemaz nav dzirdējuši, vai ne? Tas varētu tā būt. Bet tātad šovakar viesos ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes programmas romāņu valodu un kultūru studijas 2. kursa studente Malvīna Magdalēna Logina. Sauksim par Malvīnu. Piedāvām, es mēģināšu visu vakara gaitā, un viņām bija arī. Mēs runāsim, solījāmies pirms brīža, zvērējām, ka runāsim uz tu. Un te jūs varēsiet pārliecināties, kā mūsu zvērsti piepildās vai nepiepildās. Jā, un Jaunā Rīgas teātra, arī kino un televīzijas aktieris Ritvers Toms Logins. Tomu aizmirsīsim vai izlaidīsim uz mirkli. Jā, nē, tikai tad, kad par ēšanu. Tad nāksies. Jā. Un domājot arī par to novadpētniecību, man likās, ka jums abiem tā pētīšana ir ārkārtīgi svarīga. Jaunais Rīgas teātris vienmēr ir izcēlies ar to, ka tiek izpētīta kāda personība, un tad tas viss pārvēršas par teātri. Jā. Jā. Un savukārt Malvīnai, lai orientētos tajās daudzajās tautās, valodās, vēl arī tur ir. Bet kā jums ir ģimenē ar to, kas saucās dzimtas koks? Vai to jūs jau esat izpētījuši, vai jūs tikai tādās lielās līnijās to pētat? Labvakar visiem. Jā, tādās lielās līnijās ir zināms, bet es esmu apzināti diezgan, un es nezinu, gan jau, ka Malvīna arī atstājusi to uz drusku vēlāku laiku. Bet es esmu nointervējis vecmāmiņu, esmu ierakstījis, izprasījis visus stāstus iespējamos. Taču to es esmu atstājis laikam, kad būs vairāk brīva laika, lai kaut ko tādu darītu. Pensijai. Labi, bet Ritvar, kādā formātā tu ierakstīji? Telefonā. Audio ierakstītāji vienkārši. Tev nav vēl, ka telefons saplīsīs? Mākonī glabājas. Tev jau glabājas. Tad saglabāts ir. Jā, jaunās tehnoloģijas, viss ir kārtībā. Labi. Un Malvīna tev? Te ir manu ikdienu paņem tā kā cita pētīšana, es teiktu, tieši kā ar valodām, ar kultūrām, bet tur jau arī ienāk viss tas dzimtas koks, ja mēs runājam par monarhijām, piemēram, un visu ko tādu. Mūsu ģimene, protams, nepielīdzinātu kaut kādai monarhijai, bet es domāju... Bet varētu. Varbūt kaut kur dziļi tā. Varbūt. Ir. Es zinu tikai to, ka mūsu mammas meitas uzvārds ir Utena, un tas uzvārds ir radies no Hūten, jo viņas vecvecs, kuram tur tēvam, esat bijusi Hūte vienmēr skaisti, un tad ir Hūten, un tad noņēmies burts un beigās Uten, un kuram tur viņas vecvecs tēvam ir uz kāzām uzdāvināti 3 vērgi vai dzimtcilvēki, saucam kā gribam. Tā kā savā ziņā var teikt, ka mums ir arī monarhija, kaut kādas aristokrātiskas notis mūsu dzimtas kokā, jā. Man liekas, ka šī vēlme tieši pētīt dzimtas koku nāk te, kad pašam jau ir savu bērni, bet te, kad tu pats vēl esi tāds jauns, tu vairāk skaties kaut kādā lielākā mērogā, nevis tā. Jā, tu vairāk gribi pētīt pasauli, un tad, laikam,
ar briedumu nāk vairāk pētīšana par savu dzimtu. Es tā pieņemu. Varbūt jūs piekrītat? Tā arī Bet, ir. Jā, bet jā. Man Tā liekas, kā mums vairs nav kam pajautāt. Jā. Pamosties un domā, kāpēc tu to nesāki agrāk? Un tieši tādēļ es ierakstīju to interviju ar vecmāmiņu. Viņa ir vienīgā vecmāmiņa, kas vienīgais radinieks tāds, vecvecāku paudzes, kas mums ir palicis, un tāpēc es apzināti to izdarīju. Es zinu, Tas ir mammas. tēta, jā. Es arī, mana mamma bija Malvīna Logina. Tas varbūt liekas nesaliekams uzvārds un vārds un lūdzu vēl citu sakritību. Tik ātri atradām. Jā. Bet es starp citu, bet es biju diezgan aizvainota, jo es padzirdēju, ka ir arī vēl viena liega piešiņa, un es biju tā, es domāju, kā tas var būt? Un man bija vienā no darba vietām atnāca strādāt meiteni vārdā Liega, un es biju apvainojusies līdz sirdziļumiem, bet viņi ļoti ātri aizgāja. Gan jau, ka piepalīdzēja. Nē, piepalīdzēja. Viņi bija tādi pēc tam kā brīvprātīgā piedalījās, bet saprot tā, ka parasti saka tā, kur tāds vārds vispār ir, kur vispār, te vēl divas vienā darba vietā, tas pilnīgi nav vieta. Bet cik svarīgi arī ikdienā un vispār ir prast pētīt? Tas ir ļoti svarīgi, jo, it īpaši studējot, tas ir viss, ko tu dari, un tas ir kā tu sevi uzturi arī, ka tev visu laiku ir jābūt kaut kādai zinātkārai, un tu vēlies uzzināt. Un katrai lietai, pat ja tu gribi pateikt, ka debesis ir zilas, tev vajag kaut kādu īstu pamatojumu tam, un tev vajag uz kādu atsaukties vai izpētīt, kurš pirmo reizi tā pateica. Un tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un man ikdiena, no tā sastāv. Man ikdiena arī diezgan no tā sastāv, bet man arī patīk to darīt. Tā pētīšana, cilvēku pētniecība savā ziņā, vai ir kāds iestudējums, kur ir konkrēts laikmets vai mākslas darbs vai cilvēks, kas jāpēta. Tas ir ārkārtīgi interesanti un nekas jau nerodas no tukšas vietas. Viss, kas mums ir apkārt, ir ar kaut kādu vēsturi. Un tas ir ārkārtīgi interesanti. Un man liekas, vispār tāda, es uzskatu, teikt, jaunību it kā jauniešu statusu paaugstināja līdz 30 gadiem. Es esmu vēl joprojām jaunietis, 27. Bet manuprāt, vispār, ka jaunība beidzas tikai tad, kad tu pārstāji brīnīties par pasauli. Bet citam tas nenotiek nekad. Tur jau tā lieta. Un manuprāt, un es esmu redzējis arī ļoti cilvēkus briedumu gados, kuri ir ārkārtīgi jauneklīgi. Tas vecums ir cipars. Tieši tā. Un man liekas, un tā brīnīšanās arī sasaucas ar to, ka tu meklē atbildes uz jautājumiem un neviļus tu sāc pētīt lietas. Un līdz ar to tā ir vitāli svarīga lieta, lai saglabātu mūžu prātu. Bet Rītvar, tavā darbā kā aktierim taču ir ļoti būtiski ne tikai tas, ko pasaka vai ko tu zini par lietām, bet tev ir jābūt kustībām, tev ir jābūt, Jauneklīgam. Nē, arī vecam viņam ir jābūt, vai tāds ir, bet to, ka tas nav vārds, tas kādreiz tā ir kustība. Tas jau viens otru neizslēdz. Tā pētīšana, tas nav tikai par vārdiem, protams, tas ir rezultāts, beigu galā pētniecības rezultāts, kas var rezultēties skatienos, atsauksmēs, visādās dažādās atsaucēs un tā tālāk. Jā. Ir jau tāds teiciens, ka dzīve ir mūžīga kustība, un kamēr tu esi dzīves, tu kusties un otrādāk. Un tad arī, ja tu gribi attēlot kāda dzīve uz skatuves, tev mūžīgi jābūt tādām, kaut vai, emocijas, ka tev kustās, vai tev dzīve, tev stāsts. Tā ir, jā. Kuras ir jūsu vietas Ulbrukā? Bērnībā noteikti tas bija Ulbrukas ezers. Mēs diezgan daudz ar draugiem braukājām ar riteņiem vasarās un braucām pie ezera un visu kaut ko tur spēlējām futbolu un tā tālāk. Un skola līdz 6. klasē es mācījos Ulbrukas vidusskolā. Tas ir
tas it kā ir ārpus Ulbrokas, bet es to skaitu kā Ulbroku. Nu, tomēr nosaukumā ir Ulbrokas vidusskola. Valodzēs, bet Ulbrokā, jā, es teiktu, jā. Ritvar, tad, kad mēs tikāmies pirmo reizi, tu pateici tik fantastisku frāzi, ko es visu laiku domāju, kā lai es viņu tā ielieku skaisti tajā tekstā, tu teici vasaras laiskums. Jā. Pirmkārt, kas apliecina par valodas bagātību, jā, un Ar viņu spēlēt Scrabble ir ļoti grūti, Jā. viņš vienmēr uzvar, vienmēr. Jā. Un bieži vien ir tā, kad tas bija pirms pāris nedēļām, mums bija spēle, jo mums patīk nedēļas nogalē to spēlēt, un ir tā, ka pirmie 3 gājieni, un katrā viņam ir izlikti visi burti, līdz ar to plus 150 punkti. Tā kā man vienmēr to ir jāņems. Nu jā, bet noraksturo to vasaras laiskumu, tas ir tas futbols arī. Futbols jau diezgan aktīvs. Jā, bet tas neizslēdz to, tas, ko, man liekas, mēs visu pieaugušā cilvēka dzīvi meklējam, ir tā nebēdnīgā brīvība un nedomāšana par problēmām. Nu, vienkārši, jo to nav. Nu, vai tās problēmas ir tādas diezgan relatīvas, ko es ēdīšu vakariņās, vai man pietiks santīm saldējumam un tā. Nu, tas vasaras laiskums ar tādu saulainu, ar tādu vieglumu, jā, klātbūtnes sajūtu, varbūt tā kaut kā. Dzīves prieku. Jā. Un Malvīna, tev vairāk tas ir arī bērnudārs un skola? Nu, skolā es negāju šeit, es gāju vienā mākslas skolā Rīgā, bet man arī asociējas ar bērnību, ar to, ka vasarā katru dienu mēs braucām peldēt un ar saldējumu, ar kaut ko, nu tieši to pašu, to vasaras tādu prieku, tādu, jā, dzīves prieku. Jā, jo jau var piebilst, tā sajūta man šobrīd par Ulbroku ir tāda, ka mēs tomēr it kā esam tik tuvu Rīgai, tas ir, no darba 20 minūšu brauciens ir, un man sanāk tieši, ka nav korķu laikos jābrauc devīgi diezgan. Un tā sajūta, ka es iebraucu citā pasaulē, tādā, varbūt kādā, kaut kur dziļāk, kaut kur vidzemes pilsētiņā kādā tā sajūta, vislabākajā šī vārda nozīmē. Tā, jo te viss ir, te ir, kāda bibliotēka un viss ir pārējais, bet tā nav Rīga, tā ir cita vieta, cita pilsēta. Nu, to sauc par Pierīgu. Nu, jā, bet tāpat tā nav Rīga. Jā. Nē, es domāju, ka kas ir, tā labā ziņa ir tā, ka nesaka, ka tas ir Rīgas guļamvagons. Ko, piemēram, piedodiet, es ceru, ka te ir kāds no savas pilsētas. Jā, bet piedod, tad, kad rakstu, diemžēl, tā kā mēs esam, būtībā mēs esam privileģēti. Bet mēs varam sākt saukt. Tas laikam nav šī vakara uzdevums to noskaidrot, bet kādas ir tagad attiecības? Tu arī teici, ka tev loks ir noslēdzies, ka tu turpini tikties ar draugiem un tiem, kas ir bijuši, ka teiksim, tas tā... Jā, tātad es pēc 6. klases aizgāju uz Rīgu mācīties, un tad tālāk jau ar to pavāru profesiju darbojos, iestājos akadēmijā, un viss man ap Rīgu tādā aktīvā darbība. Un jāsaka, ka tieši pēdējos pāris gados man ir atjaunojušās vai no jauna izveidojušās attiecības ar maniem bērnības draugiem, kuri katrs ir tagad neticamas lietas dara un ir lielos amatos pat, un ļoti aktīvi cilvēki, par ko man liels prieks. Un, piemēram, turpat pie skolas vienam manam klases biedram ir pludmales volejbola laukums, un mēs vasarās 3 reizes nedēļā spēlējam volejbolu. Un līdz ar to tas loks ir noslēdzies tādā ziņā, ka tagad mēs esam satikušies kā citā dzīvē drusku, pieauguši jau. Kaut gan no otras puses mēs viens otru zinām jau no brīža, kad mēs vēl veidojām, mēs zinām kaut kādu viens otru kodolu, tādēļ tās ir ļoti jaukas un interesantas attiecības. Malvīna, tev tāda saistība? Nu, man drīzāk, man ir tā, ka man ir vairāk draugi, kur tieši no Rīgas otras puses, tā kā, pāri Daugavai, no Pārdaugavas, Āgenskalna. Un tad viņi pie manis brauc kā pie tuvajiem laukiem. Un tad viņi brauc, piemēram, vasarā pāris dienas pie manis palikt kā uz vasaranīcu, un mēs kopīgi braucam ar riteņiem.
Un arī staigājamies šeit apkārt, jo ļoti skaisti attīstījis Solbraka pēdējos gados arī no šo kultūras nāmu ar bibliotēku, un vispār tā visa noskaņa ļoti izmainījusies, es teiktu. Nu, es domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad mēs varam sākt slavināt grāmatas, jo gal galā tiešām arī vairāk kārt jūs uzsvērāt, cik skaisti ir biblioteka. Mēs to visi zinām, mēs to visu novērtējam. Un mums ir tiešām prieks, jo arī šodien bija ciemos kādi pārstāvi, kur vēlējās uzzināt no akadēmijas. Tā kā, kādas ir jūsu attiecības ar grāmatām? Man ir divējādas attiecības ar grāmatām. Pirmkārt, man sanāk diezgan daudz lasīt, iestudējot izrādes, izpētes procesā. Un tad, kad es paralēli tam vēlos palasīt kaut ko pats, es sāku lasīt, un man visu laiku kaut kur pakausī ir vainas apziņa, ka es nelasu to, kas man ir jālasa darbā. Jā, un līdz ar to tad man ir vairākas tādas iesāktas grāmatas, kamēr man ir aktīvs mēģinājuma periods, man ir iesāktas grāmatas, ko es vienkārši pats gribu izlasīt, un es viņas, man ir tā noliktas kaudzītē, kuras kaut kad turpināt. Un tādēļ, tad, kad ir brīvāks savukārt, nav mēģinājuma process, tikai izrādes, tad es pievēršos tam kalnam un skatos, ko es vēlētos. Tāpēc man ir grūti varbūt apvienot to. Es zinu, mani kolēģi, kur mierīgi starp uznācieniem lasa grāmatu. Daži arī tulko. Daži tulko, daži lasa aizskatuvē, un tā es tā nevaru. Bet man vairāk tad saistās tomēr ar darba izpētes procesu, kas tāpat ir ļoti interesants un piepildošs. Ritvar, bet cik vai kurai izrādē gatavojoties, tu esi izlasījis visvairāk grāmatu? Tas pētniecība. Jā, pētniecība. Varbūt Jāzeps? Jāzeps arī brāļi. Jā, paldies. Varētu būt Jāzeps un brāļi. Es tagad tā domāju no visām šiem iestudējumiem. Tā. Nu, varbūt vienkārši, ka tu vari to attīstīt, lai mēs arī to saprotam, ar ko tas apaug. Katrā ziņā ir tā, ka bieži vien nesanāk vienkārši laika izlasīt pilnu grāmatu, bet varbūt izlasīt tās nodaļas, kas attiec uz tām lietām, kaut kādas konkrētas vietas, bet varētu teikt, ka Jāzeps, mums arī režisori Inga Tropa deva visādu literatūru, mēs tur meklējām ceļus, kā atslēgt to Raini. Un tad tur bija dažādi piegājieni. Es teiktu, ka varētu būt, ka Jāzeps, jā. Piemēram, tikko Don Kihotu iestudējot, es neizlasīju visu Don Kihotu. Un interesants fakts par Don Kihotu. Mums tieši režisors Adolfs Šapīro to stāstīja, ka tā ir otra populārākā grāmata aiz Bībeles bibliotēkās pasaules, ka faktiski visās pasaules bibliotēkās ir Dons Kihots. Un reizē pēc statistikas tā ir gandrīz vai visretāk paņemtā grāmata no bibliotēkas lasīšanai. Tā kā ļoti. Cik eksemplāri ir Ulbrokas biblioteka? Viens noteikti. Jā. Kaut kur putekļos. Nē, diezgan ir. Bet perfekti, tieši priekšā. Tu kā vienu no tādām grāmatām, kas ir pieminēšanas vērta, pieminēja Valentīnas Freimanas Antigonas likumu. Jā. Kā tā bija tevis nonāca, kas tā bija arī tāds, kāds ir tas ceļš, grāmatas ceļš pie lasītāja? Man uzdāvināja dzimšanas dienā. Bet es kaut kad sen lasīju ar Dievu Atlantīdu, un es vēlos viņu tagad pārlasīt šajā vecumā. Un tad Antigonas likums ir citādāks, bet tas bija, man ļoti šī grāmata arī patīk, tas veids, kā viņa domā un tas vieglums, kā viņa skatās uz dzīvi un tas gaišums, bet man bija tāds brīdis, mums ir tātad Jaunajā Rīgas teātrī ir aktieru Grimētavs, kas ir agrāk bijušajā Kolonas zālē sataisīts, un mums ir tātad mana Grimētava, un mums ir tāda ar augstiem griestiem, un tur ir tāda skāpnīca, un otrajā stāvā tāda vieta, kur tajā Grimētavā pagulēt. Mums ir gultas Grimētavās, kur mēs varam atlaisties starp mēģinājumiem izrādēm tā. Un es tajā gultā biju atgūlies starp mēģinājumu izrādi un lasu Antigonas likumu, un es lasu vietu, kurā viņa pirmoreiz satikās ar Smiļģi kabinetā. Un es lasu, un tas ir par citiem laikiem, vēsturi un tā.
Un man vienā brīdī pielācis, ka tas ir noticis 20 metru attālumā no manis. Un tā ir ārkārtīgi skaista sajūta. Un tas Smiļģa kabinets ir kā kultūras piemineklis vēsturiskais neaiztikts, saglabāts. Jā, līdz ar to tā, piemēram, man pieredze bija lasot šo grāmatu. Bet vai tu zināji, ka ar Dievu Atlantīda viens, sauksim to par sponsoru vai... Alvis? Jā. Jā, to, ka Alvis Hermanis atbalstīja ar naudu, lai tā grāmata iznāktu, jo sākotnēji neviens nedomāja, ka tas būs kaut kas tik pieprasīts. Jā, viņš man šķiet kaut kādu balvu vai prēmiju atdevā. 5000, jā, jo tas šobrīd liekas, ka neiespējamā misija, ka tādu grāmatu nepamana, vai ne, manuskriptā izdot. Jā, interesanti. Malvīna, tagad tev par savām grāmatām jāpastāst. Vai tu vairāk lasi latviski vai franču valodā vai kādā valodā? Agrāk es laikam vairāk lasīju latviešu un angļu valodā, arī pat latīņu vienu brīdi, kad es tam pievērsos. Bet pēdējo pusotru gadu es teiktu, ka franču un itāļu valoda. Jo tas valodas, kurās man ir jāmācās, un tad visu laiku mēģinu attīstīt gan to izrunu, tādēļ es ņemu grāmatas, kur ir ļoti sarežģīti vecvārdi, jo tas ir vienkārši par to, kā tu izrunā. Un arī, protams, par tēmām, kas man pašai interesē. Es Dantu esmu lasījusi itāļu valodā, jo tur ir ļoti interesanti tas, ka lielākā daļa no itāļu valodas vārdiem, ko izmanto mūsdienās, nāk no Dantes. Viņš pats tos izdomāja. Piemēram, mācīties, klausīties, darīt, visi šie vārdi no viņa, kas ir ļoti interesanti. Un līdz ar to, ja ir kaut kāds latīņu, franču un kaut kur vēl itāļu valodas zināšanas, te var visu sapīt kopā tā. Un līdz ar to arī ir lingvistikā tāds termins kā neīstie draugi, ka tas pats vārds, bet ar citām nozīmēm, jā. Bet uz galda mums ir Luija 14. Tu teici, ka tev ir interesants iegādes stāsts. Šeit ir tā, jā, lai jūs visi varētu redzēt, tāda maza grāmatiņa izdot pirms kādiem 11 gadiem par Luiju 14, par patiesībām un par leģendām ap viņu. Jo viņš ir viszināmākais Francijas karalis, viņš uzbūvēja Versaļu un arī bija, saucamais saules karalis, jo viņš viss bija aptīts zeltā un arī ļoti pievērstās teātrim. Viņš pasūtīja darbus Moljēram un arī filozofiem visādas domas deva. Bet kāds ir stāsts ap šo grāmatu, ir tas, ka Rīgā Dzirnavu ielā, Dzirnavu skolas stūrī ļoti skaista izmantoto, lietoto grāmatu tāda, laikam jau Bodīta. Jā, bodīta. Agrāk sauc par Roberts Books, bet teit ir jauns īpašnieks. Un līdz ar to ir nosaukts par ex libris, kas latīņu valodā nozīmē no grāmatām, kas, man liekas, ir ļoti skaisti, ka tā kā būvēs no grāmatām. Un es tur iesaku jums arī aiziet, jo tur pa dažiem eiro var nopirkt ļoti interesantas tādas laikmetu liecības, un šī pat salīdzinoši jauna grāmata. Franču valodā. Jā, un tad šeit arī, šī ir tā grāmata, kur es speciāli sarežģītos vārdus izrunāju, cik vien ātri spēju, tāds mēles mežas ņemu, tā kā ļoti interesanti. Bet, Malvīna mācās franču un itāļu valodas paralēli, kas man šķiet vispār neticami. Cik valodās tu vari sazināties? Un tas jau ir arī atkarīgs, kāda ir saziņa. Mēs tieši teikt arī, man ir didaktikas kurs, labi izklausās, bet franču valodā tas ir bišķiņi citādi nozīme. Tas par to, kā un kam tu māci. Un vai ir kaut kādas vajadzības katram cilvēkam, jo, piemēram, es itāļu valodā varētu uzrakstīt darba e-pastu, bet tādu sarunu valodu varbūt bišķiņi mazāk. Savukārt franču valodā man ir plašs vārdu krājums par literatūru, es varu aprakstīt teātra lugu, bet es nevarētu, piemēram, mašīnas detaļas nosaukt. Tas tiešām labi, es domāju, ka mašīnas detaļas nav rādītājs, vai arī latviešu valodā tur tāds visādi fārtus un ko no mums prasa, bet sarunāties par to, kā aiziet līdz kafejnīcai. Es teiktu, ka līdz bibliotēkai. itāļu valodā
tā kā lielākā daļa no saziņas būs žestos, noteikti. Un, ja tu pasaki vienu vārdu, nu viņi jau sapratīs 13 uz priekšu, ko tu vēlas pateikt. Tas ir par attieksmi. Tad itāļu, franču, latīņu valodā varētu būt sarežģīti, bet var mēģināt. Latīņu valodā ir sarežģīti tas, ka klasiskajā latīņu valodā, ko mēs mācāmies un studējam, tā ir literatūras valoda. Līdz ar to tur nav īsti tādu frāžu, Kafēnīca nav latīnas. Nav. Tās radās tikai 18. un 19. gadsimtā. Bet, ko es vēlēs teikt, ka latīņu valodā nav lūdzu un paldies. Nu lūk, tad faktiski nevar sazināties. Nevar. Bet, lai sasaistītu vēl abu divu darbības, ir viena jautājuma par atmiņu. Cik tev ir jāiemācās lūgas, lai tu vispār atcerētos un tu skatos neaizmirst, un te saistībā arī ar valodas apmācību. Kā jūs trenējat atmiņu, vai tas jums ir jau no bērnības bijis tas, ka jūs atceraties, un draugu vārdus atceraties? Es varu minēt to, ka, manuprāt, vispār atmiņa ir muskulis, kā jebkurš muskulis, un jo vairāk tu to trenē, jo ātrāk var iemācīties tekstus, vieglāk iemācīties tekstus, vieglāk tos saglabāt atmiņā. Un reizē arī ir tā, ka jo vairāk man ir to tekstu galvā, jo es jūtu, piemēram, ka es neatceros cilvēku vārdus vai kaut kādas tādas lietas pazūd. Īpaši ir kaut kāds brīdis, kur ir ļoti daudz visa kā, daudz jāpatur galvā. Tad tā ir tāda varbūt blakne, bet citādi, jo vairāk tu to dari, jo ātrāk un vieglāk tas notiek, es teiktu tā. Nu jā, un valodas tikko kā pienāk jaunas valodas jāmācās klātā, tās ir vieglāk. Nu, tur ir visu laiku jāveido asociācijas. Un ir īpaši tām tuvām valodām, kā franču un itāļu, kā es teicu, ir tie neīstie draugi. Un tad tev jādomā, itāļu valodā ir tāds vārds alkūnī. Tas nozīmē kāds, kaut kāds. Piemēram, kāda grāmata. Bet ļoti līdzīgs vārds aucune franču valodā nozīmē neviens. Un tad tev jādomā visu laiku tā kā pretēji. Tā kā tās grāmatas ir diviem tulkojumiem. Tad, kad notika mūsu pirmā iepazīšanās saruna pa telefonu, tad to arī pieminēja, ka tev ir ļoti svarīga ģeopolitiskā situācija. Nu, Es laikam neesmu tik zinoši, lai dotu pamatotu viedokli par šīm lietām. Tādēļ es pat necentīšos, es tomēr esmu jauna un man vēl vajag zināšanas pietiekami. Bet ir ļoti interesanti mācīties, kā vēsturi. Un lieta ir tāda, ka kāpēc mums vispār vēsturi ir jāmācās, un arī mākslas vēsturi un visādi, lai mēs saprastu, kā politika miedarbojas ar visām citām mūsu dzīves vispār jomām. Un piemēram, kāpēc mākslas vēsturi daudz mācās, ir tādēļ, lai saprastu, kā māksla savienojas ar politiku. Jo tas kultūras kanons, piemēram, kādu mēs uztveram, viņš viss ir bāzēts Eiropā. Tur Leonardo da Vinci vai kāds cits mākslinieks mums zināms, viņi visi bija ierakstīti šajos vēsturiskajos tekstos, ko mēs izmantojam, lai veidot to kanonu. Viņi bija rakstīti tur tādēļ, ka, piemēram, Medici ģimene ar savu politisko nostāju vēlējās pacelt savu slavu, vai, arī Luís 14. Viņš bija tas, kurš speciāli visu laiku apliecināja kāda darbus un noraidīja pilnīgi cita. Un ģeopolitiskā situācija, tas viss ir saistīts ar to, jo mēs esam cilvēki, un jebkas, ko mēs darām, ir miedarbībā un attēno kaut ko citu. Māliņ, tu tagad mums visiem te drusku tā kā pavērās muta, ausis noteikti, mēs sākām uzmanīgāk klausīties vēl, bet vai, piemēram, šos tavus stāstus, to arī stāsti saviem vienaudžiem, jūs par to runājat? Lai kā mēs, jāatzīst jau vien ir, lai kā mēs ļoti, un Daiga sevišķi piestrādāja pie tā, lai šeit būtu jaunākās paudzes pārstāvi. Mēs redzam, kāda ir reālā situācija. Ka tā interese ir, nav tāda, kā mums gribētos. Pagaidām. Jā, pagaidām. Labi, pilnīgi pieņem pagaidām. Es teiktu, ka te ir tāda situācija, ka man ir savs burbulis. Es ļoti rūpējos, lai man ir vienaudži blakus, kuri interesēs par tām pašām lietām, kas man interesē.
Bet, jā, tas ir ļoti interesanti. Nu, vispār es teiktu, ka te cilvēkiem mazāk interesi ir varbūt tieši uz grāmatām, bet tādēļ, ka nav laika, ka vienkārši ir jārūpējas, ir jādara citas lietas, un viņi gribētu vairāk domāt par to. Piedod, uzskatu kā atruna. Tad, ja cilvēkam ir, laiks, mums tas cikls, zina, kā saucās? Manas attiecības ar laiku. Tur arī ir tas, vai ne? Tā kā tāds ir. Bet kā ir ar ambīcijām? Viena no tādām atziņām, par kuru man gribējās ar jums abiem parunāt, ir par to, ka ir jāuzstāda augsti mērķi, un tad var vairāk sasniegt. Vai tas tā ir, teiksim, jūsu gadījumā? Par to, ka, es gribu būt Jaunā Rīgas teātra direktors, piemēram, vai ne? Nē, es tā salīdzinot, lai to, un tad pēc tam, ja kļūst tikai par aktieru, tad ļoti labi. Varbūt ne pārāk korekti salīdzinājums, bet... Man šķiet, ka ambīcijas bez seguma ir tādas diezgan, tukšas, tām ambīcijām būtu jārodas jādzimst no tā, kas tev interesē, un tas, ka tu vēlies tajā, kas tev interesē, rakties dziļāk vai tik tālāk, jo, patiesībā, piemēram, es nezinu, kādas ambīcijas, nauda, tas vai slava, tas ir viss tik relatīvs gaistošs, ja tas nesaistās ar to, par ko tu dedz, tad vispār nav jēgas, bet ambīcijām virzienā, par kurā deg tev acis, tas ir, man šķiet rodas dabiski. Un, ja tev nav ambīcijas, tad vienkārši varbūt tu neesi atradis to savu ceļu. Tā es kaut kā varbūt teicu. Jā, bet nepieļauju variantu, piemēram, labi, tas nebūtu teātrī, bet, piemēram, kaut kādā IT organizācijā tu aizēji un saki, nē, es te gribu drusku kaut kādas dažas programmas vai vēl tur kaut ko tādu, sataisīt. Un tev nemaz nepaņem darbā, tāpēc, ka tu tur neuzstādi uzreiz mērķi, teiksim, mainīt mākslīgā intelekta pozīcijas. Nē, piemēram, es laikam tagad stūlu pajautāju, bet, tas ir viens, ko tu saki darba intervijās, tur ir jāmelo, skaidrs. Tur darba intervija 90%, kā jebkurš arī aktieru kastings ir, tu melo. Proti jātar zirgu, protams, no bērnības. Un pēc tam iemācīsies, kamēr tā filmēšana ievajadzēs, ja paņems. Tāpēc, kāds bija jautājums? Es nezinu, ko piebilst. Man liekas, tas ir par to, kā mēs definējam ambīcijas. Jo, ja tā ir kaut kāda viena lieta, darba loma, ko tu vēlies, kāda jēga no tā, ja tev nepatīk tas, ko tu dari ikdienā? Jo tām ambīcijām ir jābūt bāzētām kaut kādā deksmē par lietām, kaut kādā mīlestībā pret lietām. Jo, piemēram, kā es nokļuvu vispār šeit studējot, tas nebija tā uzreiz, es gribu franču filoloģiju. Es pat nezināju, kas tas ir pirms pāris gadiem. Es vienkārši zināju, ka man ļoti patīk valodas un ka tas man rada azartu. Un es gribēju vienkārši vairāk to azartu, to kaut kādu, tiešām to zināt, kā arī sev kultivēt. Jo, kā man patīk, es reiz lasīju vienā grāmatā par psiholoģiju, ka, ja tu bāzē savus mērķus ego, tev vienmēr kritīs. Tie ir ego projekti, kuri, pat ja tu viņus sasniedz, tev viena cilvēka kaut kādu frāzi tos uzreiz nojauks. Un tad kāda jēga no tā? Tad ir jāveido tiešām kaut kas savā vēlmē būt laimīgam ikdienā. Cik svarīga ir iniciatīva? Un tieši arī jūsu darbībā? Tā ir ļoti svarīga. Es teiktu, ka ar iniciatīvu jau jebko var izdarīt. Var jebko panākt, un tomēr pasaulē ir tik maza, un ja tu vienkārši dari savu lietu, tas kaut kur tevi aizvedīs. Jo man liekas, ka pārāk bieži mēs sevi noniecinām.
Un arī teikt, mācoties, man ir tieši kurs starpkultūra komunikācijas, kur mēs arī veidojam un saprotam, kā tas viss kultūras fonds un attieksme pret sevi veidojas. Un tur bija teikts, ka kolonizācijas galvenais mērķis ir likt cilvēkiem domāt, ka viņi ir maziņi. Ka viņi paši, kādam vajag mums kontrolēt, vai ko kā? tad es, vai ne? Ko tad es? Un ja mēs saprotam, man ir iniciatīva, man ir spēja, tad mēs neesam maziņi. Un tad mēs spējam paši arī darīt lietas. Pilnīgi piekrītu. Paga, šitā nevarēs tikai. Jā, iniciatīva, man šeit ir grūti to kaut kā mākslīgi uzspiest, bet varbūt var to iemācīties. Gan jau, ka var iemācīties iniciatīvu uzņemties, bet, tā ir tas teiciens, ka brīdī, kad tu nošaupies vai kamēr tu kaut ko nedari, kāds cits, kurš ir uz pusi netik talantīgs, kā tu to izdari, jo vienkārši uzņems iniciatīvu. Jā, iniciatīva ir visā nepieciešama mūsdienu pasaulē īpašo, jā. Man jau liekas, ka jaunajā Rīgas teātrī tak ir tā vieta, kur pirmkārt var izrādīt un ļauj izrādīt un pieteikties, un no otras puses aktieru profesija ir tieši tā, kur tevi izvēlas. Jā. Un tad, tu skādi, ka mani nepaņēma. Jā, un šī mums tādā ziņā jaunajā Rīgas teātrī ir šis interesantais balans, šīs lietas līdzpastāv. Jo, protams, ka ir lielais kopums, lielais kuģis, un tad ir katram sava loma tajā, un, piemēram, katrā sezonā tā ir citādāka, un ir brīži, ka tev ir jāuzņems vairāk iniciatīvas kā reizi, un brīži, ka tev vairāk jādod vieta, un tas ir ļoti labi, bet jebkurā brīdī var nākt ar saviem piedāvājumiem, ar savām lugām, ar savām idejām, un jebkurš jauniestudējums, es nezinu, kā ir citos teātros līdz galam tie procesi, jo es neesmu citos strādājis, bet mūsu teātrī tas process ir tāds, ka katrs aktieris ir savs lomas režisors, un līdz ar to tu var nākt ar piedāvājumiem, ar iniciatīvām, bieži vien ietekmēt gan izrādes scenogrāfiju, patiesībā gan dramaturģiju, bieži vien būt dramaturģijas līdzautoriem, daudz un dažādos veidos, un tādā ziņā, jo vairāk tu to iniciatīvu uzņemies, jo lielāka iespēja, ka būs kaut kādi tavu piedāvājumi pieņemti, un reizē arī, protams, loģiski, ka tu nāc ar piedāvājumiem un izvēlas tur to jā, to nē, tas jā, tā, jo režisors vada to kuģi, bet tu piemēram, saka, es varētu, buras, piemēram, man ir ideja par burām šim kuģim. Labi, labi, tā esam šādas buras, un tādā ziņā, jā. Un es esmu padzirdējis, tā kā jūs esat atbildīgi par savām lomām, tad ir arī tā zināt, kā arī izpētīt vairāk savu tēmu. Es esmu dzirdējis, ka, piemēram, kāds tu brauc pie mūķinēm dzīvot mēnesi, jo tāda loma ir jāspēlē, un tur kāds cits tieši, kā tu sazinājies ar fiziķi, un runāja par kādiem, lai saprastu savas lomas vispār sacīto. Jā, man bija loma, tad izrāda Arkādija ir jaunajā Rīgas teātrī, kur man bija jāspēlē matemātiķis, un man tā visa manas lomas tēma ir kvantu fizika un reizē cilvēka esības jēga caur kvantu fiziku. Un, protams, es neko nesapratu no kvantu fizikas, man matemātikā bija 2. Un tad droši vien, ka 3. 4. Jo bija jau 10. 4 bija, bet un tad bet sirdī bija 2. Jā, sirdī bija 2. Nē, vēl vecā sistēma, kā 5 balvu sistēma. Tik pieredzējis es neesmu. Un tad devos pie Mārča Auziņa, rādīju šo lugu, sarežģīto Toma Stoparda, skaisto, ārprātīgi skaisto un poetisko un reizē neticam sarežģīto, lai šķetinātu vispār tas vērtu vaļā šīs te atslēgas. Un tam viņš, man viņu tur visādi, viņam prasu jautājumus lietās, ko es vispār nesaprotu, bet es mēģinu no viena gala kaut kā pieķerties tam. Un tā, un viņš tās pieklājīgi atbild un tā, un es tāpat nesaprotu daudz ko. Un tad viņš vienkārši vienā no mūsu tikšanās reizēm saka, bet tas jau ir dramaturgi, tur daudz kas piedomās, tur jau fizika ir, bišķiņ neatiec uz realitāti. Tas ir skaidrs, paldies, tas palīdzēja. Bet es par to, ka katrs aktieris pats ir režisors, un tagad, jaunākais no iestudējumiem, kad tev īstais režisors lielais ir Mihļs.
Šapīro. Kā tas sadzīvo mans mazais režisoriņš kā aktierim un līdzās Šapīro ar visu lielo nav kompleks? Kompleks, fantastiska skola, un viņš ir ārkārtīgi sirsnīgs, vietas zinošs cilvēks. Un tā lieta ir tāda, ka tas pamatu uzstādījums jaunā Rīgas teātra aktieriem, arī mūsu tās vecākās paudzes aktieriem, kas jau sāka jauno Rīgas teātri ar Alvi, ka viņi ieviesa šo sistēmu. Un, protams, ir režisori, kas atnāk, kuriem arī viņi pakļaujas. Viņi pakļaujas un viņi ir priecīgi, ka atnāk kāds arī ar tādu pavērsienu, bet reizē aktieris pielāgojas. Un ir brīži, kur ir iestudējumi, kur tu jūti, ka tev ir vajadzīgs vairāk lielāks ieguldījums, jo režisors, piemēram, kāds atnāk jaunāks režisors vai nezinu īsti, ko grib, un skaidrs, vai viņš atnāk ar ideju, bet tur līdz izrādē ļoti tālu, un tad visi ieslēdz citu veidu domāšanu. Pie Šapīro savukārt viņš ļoti precīzi zināja, ko viņš grib. Un tas savukārt nomierināja, un visi ļāvās kā plastelīns šim viņa piegājienam, un viņš arī fantastisks skolotājs, un neticami mošs un žiperīgs. Viņu 86 šķiet, vai 87 gadi viņam ir. Viņš lēkāja pa skatuvi, tur rādot priekšā, piemēram, Kasparam Znotiņam, kā tur jāspēlē kaut ko, tur skraida, un mēs ar kolēģiem saskatāmies neticami, ka cilvēkam 87 gadi. Jā. Lūk, atbildot uz jautājumu, piemēram, Šapīro gadījumā tu pakļaujies un tu baudi savukārt šāda veida procesu. Jā. Es zinu, ka jūs abi esat kopā spēlējuši teātri. Jā, laikam tur arī atmiņa tika ļoti, laikam trenēti, tā varētu teikt. Jo es atceros, kad es biju maziņa, man viens no agrākajām atmiņām ir tas, ka es spēlēju kādā ritvaru izrādē, ko viņš ir uzrakstījis. Pat uzrakstījis? Es atradu nesen burtnīcas vienā kastē, kur viņš ir rakstījis, tur, cik 12 gados, man bija 6 kādi, kad es to spēlēju. Jā, mājās gan mēs spēlējām. Mums nebija jānoprecizē, kurā vietā tas mums nebija. Jo arī, tu to man stāstīji, ka jūs abi nekad neplēsšaties. Mums tāda atšķirība, tā kā gados, jā. Nav vairs interešu konflikta. Nav interešu konflikta. Ja mums būtu 2 gadu atšķirība, varbūt plēstos, bet tomēr es jau a priori no sākuma biju lielais brālis, un tas tā. Tieši tā. Varbūt, ja es būtu vecāk, tad es nezinu tev kādreiz kaut kā kacināt. Jā, bet tad tas nozīmē, ka zināmā mērā tu biji tā kā izmēģinājumi trusītas tajā teātrī, jā? Es atceros, ka šito stāstu man bieži atgādina mamma, ir tas, ka bērndārzā ir tās izrādes, ko vienmēr vajag iestudēt, un viņi iestudēja, kas tas bija, Sniegbaltīte. Un es atceros, ka es tik ļoti negribēju tur iesaistīties, un mūs visus bērnus noliek telpā, un tā kā dienas beigās un saka, tev būs tāda loma, un dodies mājās. Un es atceros, ka ir aizvien mazāk un mazāk tie bērni, un es palieku viena. Un pasaka pēkšņi, tev galvenā loma. Un es saprotu, ka es tur reāli negribu būt. Bet man nav nekādas iespējas tā kā atteikties. Tepat pāri ielai tas bija. Jā, tieši tā. Un ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar to, ka visas ritvara dotās zināšanas, kā spēlēt, ļoti labi palīdzēja. Jo cik man atstāsta, ir tas, ka es perfekti nokritu, perfekti kā noģību, kad vajadzēja Sniegbaltītei nomeri. Un ka visi domā, ka es reāli kaut kā atsitos, bet neizrādās brālim tieši tad bija teātra pulciņš, kur viņam mācīja ģībt. Un viņš man to iemācīja mājās, jo es vienmēr gribēju darīt tā kā viņš. Jā. Bet, neskatoties uz gadu starpību, jums ir arī kopīgi nedarbi? Laikam jau brālim vairāk, jūs bija ļoti mierīgs bērns. Tas viens tikai nedarbs, ko es varu atcerēties, kad mēs bijām uz pāris stundām atstāti mājās, un tad mēs bijām pavisam mazi. Un tad vannas istabā es kaut kā biju izlējis grīdas ūdeni un bija ļoti forši slidināties. Un sapratu, mēs varam slidināties pa visu istabu. Un tad mēs ar bļodām gāzām ūdeni pa visu dzīvojamo istabu. Un tad mēs slidinājāmies laimīgi, un visas koku mēbeles bija dažus centimetrus zem ūdens.
Un tad vecāki ieradās ļoti laimīgi un pārsteigti mājās. Un ļoti zīmīgi, kādēļ tā vispār notika, ir tas, ka tā bija pirmā reize, kad tu man pieskatīji mājās, jo viņi brauc uz teātri. Jā. Nu, tad vispār labi saslēdzās. Bet es arī Ritvaram jautāju par to, ka vai tā ēst gatavošana ir kā tāds rezerves variants, ja nu apniks būtu, nu ne apniks vai piekusīs būtu teātrī. Kādas ir šī šefpavāra? Vai to var devēt par B variantu, ja tā ir vienkārši līdzās profesija, ko tu tāpat tā kā pielieto? Jo B variants parasti mēs asociējam to ar kaut kādu lietu, ko mēs piedomājam, bet noliekam kaut kur tālā nākotnē, kaut kādā hipotētiskā. Bet ja tu, nezinu, glazno ikdienā, piemēram, un tev plāns ir, ja nu kas, ja nu, nezinu, tur, nu, ko es varētu teikt, ja nu dziedāšanas karjeru tu neaiziet, tad vienkārši glaznoši, vai tad to var uzskatīt par B plānu? Nē, nu, katrā ziņā, protams, ka ir jauki, ka ir tā profesija, jo tātad bērnībā es gāju teātra pulciņā, tad es pusauģu gados to pametu un sāku ar kulināriju nodarboties diezgan aktīvi, un tad 19 gados es biju sasniedzis kaut kādus stikla griestus un Latvijā, un man bija, tajā brīdī Latvijas kulinārās tā scēna, vide nebija varbūt vēl tik attīstīta un gatava kaut kādām tādām lietām, ko es gribēju piedāvāt, un tad man bija kaut kāds izšķirības brīdis, kurā vai nu es braucu 10 gadus pa Michelin restorāniem pa pasauli, strādātu vai mainu kaut ko ļoti kategoriski. Nu, lūk, un tad es iestājos nejauši tajos aktieros, un tā pavāra profesija visu laiku līdzpastāvējusi ir skaisti, un klāju, tikko banketu Beņamiņa namā uzklāju, ik pa laikam kādu meistarklasu novadu, kādas kāzas pabaroju. Tā ir fantastisks veids, kā atpūsties no vienas lietas citā un otrādi. Un, jā. Bet tev ir uz galda grāmata, kuru tu paņēmi līdzi, vai arī to sasaistītu ar ēst gatavošanu un projektu? Jā, un tā ir grāmata, Aleksandra Bāra grāmata, Mani skaistākie gadi Latvijā. Un es to izlasīju mācoties pirmajā kursā aktieros, un tas ir stāsts par šo stāstu Aleksandrs Bārs sarakstīja trimdā 60. gados, esot jau prom, kā atmiņas par savu piedzīvoto Romas viesnīcā, strādājot par viesmīli. Tātad no 29. līdz to pateikšu. No? Tātad. Bet tā ir trimdā izdota. Tā ir trimdā uzrakstīta, bet izdota ir 90. gados. Papīrs dzeltenis. Jā. Nu, lūk. Bet katrā ziņā, ko es vēlējos teikt, tātad no 20. gadu beigām līdz okupācijai, līdz karam patiesībā, strādāju Romas viesnīcā par viesmīļu palīgu. Un, kad es izlasīju šo grāmatu, man bija skaidrs, ka es vēlētos iestudēt šo gabalu. Es vēlētos spēlēt izrādi un tādā veidā apvienot abas savas kaislības. Jo tie stāsti ir neticami tur par to, kas tur ir piedzīvots. Tātad Romas viesnīca, kas pretī operai, tagad tur ir, kā tur sauc to lielo viesnīcu? Kepinski, jā. Nu, lūk, un tas, ko viņš apraksta tos piedzīvojumus, kā ir braukuši šī bijusi mazā Parīze, Eiropas mākslinieki, tur nodzieda operā to izrādi, un pēc tam līdz 6 rītā tajā restorānā dzied apmeklētājiem. Tur bija vairāki restorāni, piemēram, karstā bufete, kas bija pieejama visu diennakti, kurā bija vienlaicīgi 110 dažādi karstie ēdieni. Nu, tie stāsti ir fantastiski, un tas viss, protams, beidzas šī grāmata ar to, ka ienāk padomju vara un nomainās visas delikateses uz desmaizēm, kas jādara, un šņabi, un kas ir jādod, un beigās vācieši savukārt, atkāpjoties to viesnīcu, uzspridzina, kas man likās neticami skaista metafora brīvvalsts Latvijai, kas arī vienkārši uzsprāga tajā brīdī. Un ļoti emocionāls beigas šai grāmatai. Nu jā, un tad vairākus gadus es biju kaut kur pakausīt turēju šo ideju, līdz beidzot es iedomājos, ka varbūt ir jātaisa tāda kā performatīvas vakariņas vai tāda garšu izrāde.
kurā es apvienoju ēdienu, jo tur ļoti daudz ēdienu ir aprakstīti no tā laika ar stāstiem. Un tad Mujāna biedrības namā, kas ir aiz Valmieras, es tur biju uztaisījis vienas dienas restorānu, pop-up restorānu, man uzaicināja vienkārši ar ēdienkarti pirms dažiem gadiem, un tad viņi aicināja vēlreiz, un teica, varbūt kādu konceptu varētu. Un tad man piešķīlās, ka varbūt vienkārši jāpamēģina uztaisīt. Un tad es veicu izpēti un pētīju 20, kā reiz izpēti, pētīju tā laika pavārgrāmatas un tā laika receptes, izmēģināju, un tas viss rezultējās ar vakariņām, kurās es pasniedzu 5 ēdienus, kas ir no tā laika ar nelielu mūsdienu piešprici, lai tas viss tā savilktos un būtu garšīgi, un 5 monologiem no šīs grāmatas tādiem izvilktiem. Un es pats viņus lasīju, tad monologs, ēdiens, kas bija diezgan interesanti to apvienot, jo tajā reizē es gan gatavoju, gan runāju. Tas bija diezgan man pašam ļoti piepildoši un vērtīgi, jo lasot pašas grāmatas beigas, kamēr cilvēki ēd desertu, viņi raudā.